Sveiciens visiem otrpus ekrānam, mans vārds ir Lota Ulmane, un pašlaik es darbojos Latvijas Radio 5 kā multimediju satura redaktore un producente, cik oficiāli. Tāpat arī es darbojos sociālajos tīklos kā satura veidotāja, tātad man tie sociālajie mēdīji ir diezgan tuva lieta kā lielākai daļai jauniešu. Ņemot vērā, ka manās interesēs ir viss par un ap sieviešu tiesību jautājumiem, šodien man tika dota tā iespēja arī uzzināt nedaudz vairāk par to. Un tāpēc šī ir intervija kopā ar Daci Melbārdi. Sveika! Sveika! Kā tu jūties? Ļoti labi, man patīk ārā ziema. Jā, mēs esam šeit kopā, lai es arī uzzinātu nedaudz vairāk par to, ko jūs darat Eiropas parlamentā. Tad visticamāk sākotnēji man interesētu uzzināt, kas ir jūsu galvenie darba pienākumi Eiropas parlamentā. Man ir bijusi tā laime Eiropas parlamentā strādāt vairākās komitejās. Es esmu strādājis Izglītības un kultūras komitejā, kur es biju viceprezidenta 3 gadus, un tad es esmu strādājis arī specializētajā komitejā, kas atbild par trešo valstu iejaukšanos Eiropas demokrātijas procesos un dezinformācijas samazināšanu. Un šobrīd es pārstāvu Latviju ārkārtīgi nozīmīgās komisijās. Sāksim ar to, ka es pārstāvu Latviju drošības un aizsardzības apakškomitejā. Un šobrīd drošības un aizsardzības jautājumi, ja mēs pavaicājam eiropiešiem, ir top 1 tēma, kas tiešām eiropiešus satrauca. Otra būtiskā komiteja ir saistīta klimata pārmaiņām, un trešā komiteja atkal ir saistīta ar Eiropas tādu ekonomisko konkurētspēju. Tā ir industrijas, pētniecības un enerģētikas komiteja. Tad faktiski visas šīs komitejas ļoti labi ietrāpa tajās tēmās, kas patiesi interesē eiropiešus un jo īpaši arī Latvijas cilvēkus. Jā, manuprāt, ka tieši kā Latvija ir uzskatām kā tāda videi draudzīga, ļoti zaļa valsts, es tā vismaz gribētu teikt. Bet tad kāda ir bijusi jūsu iesaiste pēdējā gada laikā par tieši šiem vides jautājumiem, ņemot vērā, ka man tie ļoti interesē arī? Es sākšu to, ka patiesi Latvija ir zaļa valsts, jo mēs varam būt laimīgi, ka mums ir tik daudz mežu un vispār zaļās zonas. Un mēs esam arī jau šobrīd diezgan labā līmenī attiecībā uz atjaunojamās enerģijas izmantošanu, tāpēc, ka mums ir hidroelektrostacijas. Bet, protams, ka ar to nepietiek, mums ir jāvirzās uz priekšu un kopā ar visu Eiropas Savienību, tās dalību valstīm jācenšas īstenot to mērķi, kas ir noteikts līdz 2050. gadam, proti Eiropas Savienībai kļūt par pirmo klimata neitrālo reģionu pasaulē. Klimata pārmaiņu vadība ir ļoti komplekss pasākumu kopējums, un zaļajā kursā iekļautie darbības virzieni aptver visas tautsaimniecības nozares. Un ir saistīti gan ar enerģētiku, gan ar izmaiņām transporta sistēmā, gan ar izmaiņām rūpniecībā, un kas ir ļoti svarīgi arī ar atkritumu samazināšanu, ar energoefektivitāti. Un man ir sanācis diezgan daudz pārstāvēt Eiropas Tautas partiju, kurai es piederu, tieši attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu, un es šobrīd strādāju pie vairākām direktīvām. Viena direktīva par šobrīd aktuālākā ir vispār lielās atkrituma direktīvas pārskatīšana, kur mēs diskutējam par to, kā vēl ambiciozāk definēt pārtikas atkritumu samazināšanu un arī tekstilu atkritumu samazināšanu. Es vienkārši varu precizēt, cik ārkārtīgi liela problēma tā ir. Mēs Eiropas Savienībā apmēram saražojam 60 miljonus tonu pārtikas atkritumu gadā. Un nemaz tik viegli mums arī neiet ar to, ko sauc par šķirošanu, gan attiecībā uz ēdienu, gan attiecībā uz apģērbu. Piemēram, ja mēs runājam par apģērbu, tad lielākā daļa visu šie tekstila izstrādājumi nonāk kopīgā atkrituma savākšanas vietā, un apmēram tikai 1/5 daļa tiek šķirota. Tā kā mums ir jābūt vēl ambiciozākiem šo mērķu īstenošanā, un tas ir šobrīd viens no aktuāliem jautājumiem, pie kā mēs Eiropas parlamentā strādājam. Tad Eiropas Savienībā ir apmēram 100 000 virszemes ūdens objektu un 12 000 pazemes ūdens objektu. Un, protams, ka mums jārūpējās ir par ūdens kvalitāti gan virs zemes, gan pazemē. Un šeit, protams, lielie piesārņotāji ir saistīti ar rūpniecisko ražošanu, gan arī, protams, ar mājsaimniecībām. Un mēs Eiropas parlamentā esam pārskatījuši kaitīgo vielu sarakstu, kas tad ir tas, kas nonāk ūdenī un ko vajadzētu ierobežot. Tāpat mēs esam izveidojuši stingrāku ūdens monitoringa
pieeju. Teiksim, mans uzdevums bija rūpēties par to, lai mazajām dalībvalstīm, kurām ir ierobežoti resursi, šīs jaunās prasības nav pārāk liels birokrātisks sloks. Eiropas Savienības līmenī tiktu izveidots tāds mehānisms, kas palīdz dalībvalstīm šo ūdens monitoringu nodrošināt. Nes paralēli šiem dokumentiem, kurus es nosaucu, man ļoti patīk mana sadarbība ar Latvijas Arhitektu Savienību, ar Ievu Zībartu tieši, kur mēs runājam par to, kā Latvijā iedzīvināt to, ko sauc par Eiropas jauno Bauhausa. Jo Eiropas zaļais kurs iet roku rokā ar to, kā mēs kopumā veidojam savu vidi apkārt. Un šeit jaunais Eiropas Bauhaus iestājas par 3 pamatprincipiem, kas mums turpmāk būtu jāņem vērā, veidojot vide Eiropā. Proti, lai šī vide būtu ilgspējīga, lai tā būtu iekļaujoša un lai tā būtu arī skaista. Tad faktiski jaunais Eiropas Bauhaus apvieno zaļā kursa mērķus arī ar kultūru un mākslu. Vai nav tā, ka visticamāk cilvēkiem arī diezgan daudz pašiem ir jāmaina savu paradumu? Vienkārši jūs minējāt tieši par apģērbu, par ūdeni un šādām lietām. Manuprāt, ka tas nozīmē, ka mums arī kā cilvēkiem tas nav tikai atkarīgs, protams, tā, ko jūs lemjat Eiropas parlamentā, bet tomēr arī cilvēku paradumu maiņa ļoti ir tāds lielāks izaicinājums. Es uzskatu, nezinu, vai jūs varbūt personīgajā dzīvē to esat jutusi un redzējusi apkārt. Es varu pilnīgi piekrist, ka pārmaiņas sākas faktiski cilvēku galvās. Un mums pirmkārt jārunā par mūsu domāšanas veidu maiņu, jo tas, kā mēs domājam, kādas vērtības ir mūsu pamatā, tādas mēs izdarām ikdienā izvēles un tādas ir mūsu rīcības. Tāpēc faktiski jebkuras lielās pārmaiņas, vai tās ir klimata pārmaiņas vai digitālās pārmaiņas, stingri iet roku rokā ar izglītību, apmācībām. Un arī tādu cilvēku vērtību maiņu, un tas ir ļoti ilgs process. Ja mēs tā godīgi katrs paskatāmies uz savu ikdienu, protams, ka mēs ļoti labi apzināmies tos brīžus, kad mēs grēkojam, ka mēs kaut ko noslinkojam, kad mēs iekāpjam taksī, nevis aizbraucam sabiedrisko transportu, vai šito novalkāto krekliņu iemetam kopīgā miskastē, nevis aizējam tur puskilometru dažreiz līdz kaut kādai speciālai tvirtnei, kur jāieliek. Tā kā, man ir jāpiekrīt, ka mainīt cilvēku ieradumus un arī pašam savus ieradumus galīgi nav viegli. Jūs minējāt par savu fokusu jautājumu, ka viens no tiem arī ir dezinformācija. Vai jūs varētu pastāstīt par to, kā jūs esat Eiropas parlamentā veicinājusi Eiropas tieši likumdošanu šajā jomā, tieši attiecībā uz dezinformāciju? Dezinformācijas apkarošanai jāskata ir kontekstā vispār arī ar digitālās telpas drošību. Mums ir jāatzīst, ka digitālā telpa attīstās daudz ātrāk nekā sabiedrība visur pasaulē spēja reaģēt. Un šobrīd ir Eiropas parlamentā mēs mēdzam lietot tādu terminu kā digitālie džungļi, kurus mēs mēģinām sakārtot, jo ir ļoti skaidrs princips, ka digitālajā telpā ir jābūt tādiem pašiem nosacījumiem un noteikumiem, kādi tie ir fiziskajā telpā. Bet, protams, ka ieviest digitālajā telpā šos noteikumus ir daudz grūtāk, jo tāpēc, ka digitālajā telpā nav tādu ģeogrāfisku robežu, jo mēs varam vienā valstī sakārtot noteiktu likumdošanu, mēs saprotam, ka mēs prasām kādu atbildību, tad digitālā telpā tas nav tik vienkārši. Un šajā Eiropas parlamenta sasaukumā digitālās telpas drošība un tādas tiesību paketes izstrāde šīs drošības nodrošināšanā ir viens no tādiem galvenajiem uzstādījumiem, un arī Eiropas parlamentam sadarbībā ar Eiropas Savienības padomi un komisiju ir izdevies tad jau šos pirmos soļus spērt. Mēs esam pieņēmuši Eiropas Savienības digitālā tirgus aktu un digitālo pakalpojumu aktu. Un tieši digitālo pakalpojumu akts ir tas, kas uzliek pienākumu ļoti lielām platformām uzņemties atbildību par satura moderāciju un dezinformācijas un nelegāla satura ierobežošanu. Tas nozīmē to, ka šīm lielajām platformām ir reāli jāalgo cilvēki. Tieši jābūt visās valodās tomēr arī cilvēkam, lai cilvēki, un arī uzņēmumi, kas izmanto digitālos pakalpojumus, var aizsargāt savas tiesības.
Un plus, protams, ir jānolīgst arī cilvēki, kas regulāri uzrauga saturu. Jo mākslīgais intelekts dažreiz arī nepietiekoši saprotot kontekstu, var dažus vārdus nolasīt nepareizi un nobloķēt saturu cilvēkiem, kas ir pilnīgi kaut ko citu tur domājuši. Ja? Mēs zinām, ka Latvijā mums laiku pa laikam tādi gadījumi ir, kad cilvēks sūdzās, ka viņam nobloķēts saturs, bet patiesībā, acīm redzot, mākslīgais intelekts nav pareizi nolasījis visu to kontekstu. Tas ir laikam tāda riska faktora, izmantojot mākslīgo intelektu, lai gan bieži vien citās darba sfērās vai vienkārši darbā šo te mākslīgo intelektu kaut kā mācam, ka tas visu laiku ir konstanti jāmāc, un to esmu arī dzirdējusi, ka it sevišķi Latvijā, īstenībā latviešu valoda, ja mēs to vēlamies, lai tas tiek tā nopietnāk uztverts, un ka tas mākslīgais intelekts arī uztver to valodu kā tādu. Protams, mākslīgo intelektu var ļoti labi izmantot dažādām inovācijām un nākotnē aizstāt arī varbūt tādus vienkāršākus darbus, bet mums vienmēr jāritinās to, ka mākslīgais intelekts ietver arī riskus, un tā ir vēl viena lieta, ar ko mēs Eiropas parlamentā nodarbojamies, ka mēs esam izstrādājuši arī regulējumu mākslīgajam intelektam, ranžējot mākslīgā intelekta veidus atbilstoši dažādām riska pakāpēm, un tā skaitā nosakot, kas ir tie mākslīgā intelekta veidi, kas nav pieļaujami izmantošanai, piemēram, mākslīgais intelekts, kas lasa biometriskos datus. Un dažādos veidos izsako cilvēkus. Ja? Mēs esam pateikuši ļoti stingri, ka šāda mākslīgā intelekta izmantošana nav pieļaujama. Vai mākslīgais intelekts, kas manipulē ar cilvēku uzvedību, piemēram. Bet, protams, ir ļoti daudz mākslīgā intelekta veida, kas ir absolūti atbalstāmi, kas ir saistīti gan ar medicīnu, gan ar izglītību, gan ar kultūru un tam līdzīgi. Ja? Bet runājot par dezinformāciju, manuprāt, ir ļoti svarīgi pieminēt vēl vienu lietu, jo viens ir tas, ka mēs novēršam dezinformāciju, bet otrs ir tas, ka mums ir ārkārtīgi svarīgi iestāties par to, ka informācijas telpu piepilda profesionāls jēgpilns saturs, un šeit es runāju par mēdīju konkurētspēju Eiropas Savienībā, jo mēs redzam to, ka attīstoties digitālajai telpai un sociālajiem mēdījiem, tradicionālie mēdīji paliek vājāki, jo tāpēc, ka viņi zaudē savus dabiskos ieņēmumus avotus, kas ir saistīti ar reklāmu, jo reklāmas ieņēmumi vairāk pārvietojas uz sociālajiem mēdījiem. Un tāpēc viena no tādām nozīmīgām cīņām, kur es tiešām esmu daudz piedalījusies, ir saistīta ar jaunas atbalsta sistēmas veidošanu Eiropas Savienības mēdījiem. Šeit esmu arī rakstījis pilotprojektus, iesaistījis finansējumu, lai īpaši atbalstītu mēdījus mazākās valstīs. Un es ļoti cenšos skaidrot Eiropas parlamentā, kāda situācija ir Baltijas valstīs, jo mums vēl bez tā, ka mums tradicionālajiem mēdījiem pazūd šie ieņēmumu avoti, mums vēl ir arī šie ģeopolitiskie riski, daudz intensīvāk mēģinājumi iejaukties neatkarīgo mēdīju darbā. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka gan ar Eiropas Savienības līdzekļiem, gan arī valsts līdzekļiem mēs veidojam jaunas pieejas, kā mēs atbalstam mēdīju dzīvotspēju, mēdīju daudzveidību. Bet tomēr mums ir svarīgi arī mēdīju daudzveidība, jo tas atkal ir saistīts ar šo te, viedokļu pluralitāti, kas ir jāsaglabā, jo tas ir veido Eiropas demokrātijas pamatu. Jā, pavisam noteikti. Aizspriedumi par jauniešiem bieži vien arī mēdz, manuprāt, ietekmēt. Jā, ne tikai jauniešus, bet es domāju, ka visus cilvēkus, ka vienkārši kaut kāda aizsprieduma pavisam noteikti pastāv, ko es arī jūtu uz savas ādas. Bet vēl viena cita lieta, ka mēs arī savā veidā pieskārāmies. Vai jūs jūtat starpību tam, kā pret jums izturas Eiropā, kā pret sievieti deputāti un kā Latvijā tas ir šīs atšķirības? Sāksim ar to, ka Eiropas parlamentā varbūt ne tik daudz ir svarīgs varbūt tas dzimuma jautājums, cik vecās dalībvalstis un jaunākas dalībvalstis, jo kaut kādā mērā mēs izjūtam to, ka tās dalībvalstis, kas ir stāvējuši pie Eiropas Savienības šūpuļa, jūtās tādas vadošākas, dominējošākas, kā tāds vecākais brālis. Tām valstīm, kas ir pievienojušās vēlāk. Protams, arī valstis, kas ir bagātākas un kuras vairāk iegulda Eiropas Savienības budžetā, tas arī pastiprina to, ka pēc viņām šķiet, ka viņām ir daudz svarīgāka loma un līdz ar to daudz lielākas tiesības ieņemt vadošus amatus un tām līdzīgi. Tādā ziņā man jāsaka, ka tur var izjust
to atšķirību. Jā, Eiropas parlamentā šobrīd mainās arī attieksme pret dzimumu tādu līdztiesību amatos. Jā. Tad pastaigās par Eiropas parlamentu gaiteņiem, skatās, kas tad ir bijuši tie Eiropas parlamentu vadītāji, tad mēs tā ļoti skaidri redzam tādu firmu kungu galeriju. Un pa vidu tur divas sievietes, ja, starp tur 20-30 vīriešiem. Ja. Jāsaka, tas pamazām mainās. Ja mēs runājam par to, ko nozīmē būt sievietei politikā Latvijā, es teiktu, ka tie mani novērojumi nav glaimojoši. Domāju, ka to diezgan labi parādīja tikko jaunās valdības veidošana par to, cik agresīvi daļa sabiedrības reaģēja pret jauno premjerministru un jauno kultūras ministri. Tas, kas mums tipiski, un ko es atļaušos nosaukt par diezgan provinciālu iezīmi, ir, ka mēs daudz vairāk apspriežam amatpersonu izskatu un mazāk iedziļinamies tajā saturā, ko amatpersonas spēja piedāvāt. Un tas ir skumji, jo jāsaka, ka tomēr Rietumē Eiropā šāda praksa nav tā novērojama, cik pie mums tas ir novērojami. Jā. Kā jums šķiet, kas vēl trūkst mums kā sabiedrībai tieši Latvijā? Jo ņemot vērā, ka, manuprāt, man ir diezgan liela pieeja tai pasaulē, un esmu redzējis daudz lietas, es tā vismaz uzskatītu un bijusi visādās citās vietās, es arī nejūtu to tādu attieksmi varbūt pret sievieti vai pret citām minoritātēm vienkārši kā šeit mums tas ir Latvijā. Tāpēc, jā, kā jūs domājat, kas varētu un kā tas varētu uzlaboties? Es nesen piedalījos vienā diskusijā par to, kā tiek iedzīvināts Eiropas Savienības vērtības Latvijā un kura vērtība mums tā kā ir spēcīgi attīstīta un mēs to zinām un pielietojam, kas ir tās vērtības, kurām mums tik viegli neieta. Un es teiktu, ka mēs brīnišķīgi esam apguvuši, ko nozīmē vārda brīvība, izteiksmes brīvība, bet mums ļoti grūti iet ar cilvēku cieņu. Tas nozīmē, ka mums ir ļoti grūti ar cieņu pieņemt dažādu viedokli un vispār pieņemt citādību ar cieņu. Mēs bieži vien diskusijās domājam kategorijās balts un melns, esam ļoti kategoriski. Un tas reizēm to Latvijas diskusijas telpu sociālos mēdījos padara ļoti agresīvu, un man liekas, ka tādus konstruktīvus cilvēkus izgrūž ārā no tās diskusijas. Teiksim, sociālos mēdījos tās diskusijas mums neiedod tā kā to patieso priekšstatu, ko cilvēki domā, jo daudz cilvēku vienkārši dēļ tās agresīvās diskusiju kultūras izvēlās vispār nepiedalīties. Jā, un līdz ar to mums rodas priekšstats, ka varbūt dominē tikai tādi kaut kādi tie agresīvi izteiktie viedokļi. Runājot par sievietēm, ja ņemot vērā, cik tas ļoti interesē, tad Mišela Obama ir teikusi, ka katrai sievietei, kur nonāk augstākā amatā, ir jāieliek kāja durvīs, lai pa tām ienāk vēl citas sievietes, kuras arī nonāk līderu pozīcijās. Vai jūs esat centusies iesaistīt vairāk sievietes politikā, vai arī iedvesmojusi viņas mērķēt uz tādiem atbildīgiem un vadošiem amatiem? Faktiski strādājot ar jauniešiem, man iznāk strādāt ļoti tieši daudz aktīvām meitenēm, jo tā ir viena interesanta lieta, tad, kad jauni cilvēki mācās skolā un studē, tad tieši meitenes ir tās, kas ir visaktīvākās. Es esmu domājis par to, ka nākotnē gribētos arī īstenot liederības programmu sievietēm un strādāt lauku sievietēm, bet tas laiks ir tik garš, cik tas ir. Bet es domāju, ka gan jau man dzīvē arī iznāks arī ar to nodarboties, ka es neesmu šo domu atmetusi un gribētu arī pieķerties arī sievietēm, kas dzīvo ārpus pilsētām un kurās ir fantastisks potenciāls iekšā. Es diezgan daudz braukāju pa Latviju, man patīk braukt, man patīk arī tālu braukt. Jo tad tu ieraugi Eiropu, ne tikai Latviju, bet Eiropu no citas perspektīvas. Un es esmu satikusi tiešām fantastiskas sievietes. Es domāju, ka mums ir tāds potenciāls, ko mēs pat līdz galam neapzināmies un neizmantojam. Un noslēgumā, vai jūs priecājaties par Stambulas konvencijas ratificēšanu Saeimā? Jā, protams, es jau teicu, ka arī Eiropas Tautas partija Latvija par to ir apsveikusi. Bet man liekas, ka te ir kopīgi tomēr jāsaprot to, ka konvencijas ratificēšana ir tāda iestāšanās par starptautiskā tādā kopienā, kas uzņem starptautiskas saistības vairāk rūpēties par sievietēm un ģimenēm, bet tie mājas darbi
Kā mēs to darīsim, vienalga ir jāizdara mums katram pašam nacionālā līmenī. Te mums, tā teikt, konvencija tikai rosina, bet daudz lietas mums jāizdara pašiem. Paldies jums liels, ka atbildējāt visiem manis uzdotajiem jautājumiem. Man ir liels prieks, ka jūs iedevāt arī man iespēju to izdarīt, jo es pavisam noteikti arī es jūtos motivētāk pēc šīs sarunas. Ļoti labi. Priecājos. Man ļoti patīk tas, ka mēs sarunā ar Daci pieskārāmies arī tēmām, kas man patiešām interesē, kas ir sieviešu līdztiesību jautājumi, iekļaujoša sabiedrība, jo gala rezultātā tas ir arī, manuprāt, kā mēs kā sabiedrība attīstīsimies arī tālāk. Es ceru, ka tev ļoti patīk šī intervija un ka tev arī šī informācija sniegtā noderēja.